Labdien visiem! Šodien ir 2. stunda evaņģēlijas spēks. Un sāksim mēs ar rakstu vietu. Tā kā mums šai tēmai ir piesaistīta vēstule romiešiem, tad arī rakstu vieta tagad ir no vēstule romiešiem 1. nodaļas 18. 19. pants. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājis. Dieva dusmība jau intuitīvi atklājas katrā cilvēkā. Katrs cilvēks jūt sevī Dieva dusmību pret visu nešķīsto un nepatieso. Ja mēs cilvēkiem stāstīsim tikai par Dieva labvēlību un žēlastību, tas viņiem liks saprast, ka viņi ir grēcinieki, kuriem vajadzīga glābšana, un ka tiem nevajag grēkot. Pāvils atbild, viņi bez teikšanas jau to visu zina. Savās sirdīs cilvēks zina, ka viņi nav dievi, bet grēcinieki, un ka tiem vajadzīga glābšana. 20. pantā ir teikts, kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Pat tie cilvēki, kas dzīvo tālos zemes stūros un nekad nav dzirdējuši evaņģēliju, nes atbildību Dievu priekšā. Un mūžībā tie būs Dieva tiesas priekšā, tāpēc, ka viņi intuitīvi zina, ka Dievs ir un ka tie ir atdalīti no viņa. Ir cilvēki, kas pielūdz dažādus dievus, statujas, akmeņus, kultūras pieminekļus, svētbildes. Tas jau liecina par to, ka tie intuitīvi jūt, Dievs ir, un par to Pāvils runā vēstulē romiešiem no 18. līdz 20. pantām. Kad krīt bumbas, svilpja lodes, tad pat ateisti sauc pēc Dieva žēlstības. Ir sakām vārds, ierakumos ateistu nav. Protams, cilvēki var spēlēt prāta spēles un ignorēt to, bet patiesība ir tā, ka šīs zināšanas par Dievu viņiem ir. 21. pantā ir teikts, romiešiem 1. nodaļā, jo zinādami Dievu viņi to nav turējuši godā kā Dievu un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši niecības gūstā un savās sirds neprātā iegrimuši tumsā. Viņu sirds ir nocietināts pret visu, kas saistīts ar Dievu, un no šī momenta tie sāk attālināties no Dieva, soli pa solim tālāk un tālāk. Un tā, mums nav visu laiku cilvēki jānosoda un jābaksta, ka tie ir grēcinieki. Sirds dziļumos cilvēki jau to zina. Mēs nevaram tiem likt izpildīt noteikumus un aizliegumus. Tikai evaņģēlijā ir šī labā ziņa, neticam labā, ka Dievs mums dod glābšanu un dziedināšanu savā žēlstībā un atbrīvo mūs no visiem sātana meliem un darbiem un no visa, kas mums traucē dzīvot svētīt dzīvi. Mums nav cilvēki jāpārliecina, ka viņi ir grēcinieki, mums nav viņi jānosod, mums jāparāda izēja no tā. Vēstulē romiešiem 2. nodaļa 4. pants. Jeb tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos. Un Salmām pamācības 16. nodaļas 6. pants saka, ar labu un lēnu sirdi un uzticību noziegums tiek izlīdzināts, un ar tā kunga bijāšanu var izvairīties no ļaunuma.
Lūk, te ir pieminēta tā kunga bijāšana. Dievbijība var likt cilvēkam mazāk grēkot, bet tā neattīra no grēka. Tam vajadzīga žēlastība un patiesība. Kad sludinām Dievu dusmas un tiesu, tad cilvēku mēs varam pievest pie tā, ka cilvēks saprot, ka viņam ir vajadzīga glābšana, bet tas neizmaina cilvēku dzīvi. Tikai Dieva labvēlība ved cilvēku uz atgriešanos. Vēstule romiešiem 3. nodaļā ir teikts: esi tu reliģios vai pagāns vai ebrejs, katrs mēs esam vainīgi Dievu priekšā. Un reliģiozam cilvēkam nav iekšējas vadības. Reliģija cilvēku nepadara tuvāk Dievam. Patiesību sakot, reliģija padara cilvēku vēl atbildīgāku Dievu priekšā, jo viņš, reliģios cilvēks, zina Dieva taisnības standartus. Romiešiem 3. nodaļas 10. un 11. pāns. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena, nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Nereliģiozie, ne nereliģiozie cilvēki ir spējīgi staigāt Dievu priekšā. Nereliģiozie cilvēki nevar attaisnoties ar to, ka viņi neko par Dievu nezina, tāpēc, ka intuitīvi tie nojauš par Dieva esamību. Reliģiozie cilvēki nevar pretendēt uz Dieva labvēlību, ka tie ir Dievu pieņemti tāpēc, ka tie neatbilst tām prasībām, kuras viņi zina gan intuitīvi, gan prāta zināšanās. Kam tika dota bauslība? Vēstule romiešiem 3. nodaļa 12. un 19. pants. Visi ir novirsējušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Glābšana sevī satura visu, kas mums vajadzīgs. Grēku piedošana, dziedināšana, atbrīvošana un pārticība. Tā ir Dieva dāvana, to nevar nopelnīt. Pagāni jau zina par Dieva dusmību, bet reliģiozie cilvēki vainīgi dubultā. Mēs visi esam vainīgi Dieva priekšā, tāpēc Pāvils īpašu uzmanību velta reliģioziem jūdiem un saka 3. nodaļas 19. pantā, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais ir tiem, kas stāv zem bauslības. Daudzi cilvēki domā, ka bauslība dota priekš visiem. Nē, bauslība tika dota reliģioziem jūdiem. Tā bija derība starp Dievu un ebrejiem. Bauslība nekad netika dota pagāniem. Kāds ir bauslības mērķis? Tas ir pilnīgi pretējs tam, ko par to domā vairums cilvēku. Bauslība nekad netika dota, lai ar to cilvēks iegūtu Dieva taisnību. Atceraties, ka Dieva taisnība ir pareizas attiecības ar Dievu. Daudzi cilvēki šodien apgalvo, ka mums ir jāievēro visa vecās derības bauslība un ka Dievs mūs soda saskaņā ar to, kā tu to pildi. Bet vēstulē romiešiem 3. nodaļā 20. pantā ir teikts, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bauslība netika dota, lai glābtu cilvēku, vai arī, lai piedotu grēkus. Un
kā mēs lasījām Psalma pamācībās 16:6, ar labu un lēnu sirdi un uzticību noziegums tiek izlīdzināts, un ar tā kunga bijāšanu var izvairīties no ļaunuma. Zinot par grēku un Dieva dusmību, cilvēks sev var ierobežot grēkojot, esot bībā pret Dievu, bet cilvēks nav spējīgs iznīcināt grēku. Tikai evaņģēlijs, Jēzus Kristus žēlstība var attīrīt mūs no grēka. Mums nav attaisnojama, un mēs nevaram sevi salīdzināt ar citiem. Un parasti cilvēkiem ir tieksme salīdzināt ar citiem cilvēkiem un domāt, es jau neesmu tik slikts kā tie. Bauslība dod mums zināšanas par grēku, dara mūs visus vainīgus Dievu priekšā. Arī tie labie, kas domā, ka viņi ir labi, tāpat ir vainīgi Dievu priekšā. Vispār es domāju, ka cilvēks pat neapzinās, kas ir grēks, kas tad īsti Dievam ir grēks, ne mums. Mēs šķirojam lielos grēkos, mazos grēkos, bet Dievam grēks ir grēks, un Bībelē bieži tas ir minēts vienskaitlī, un tā ir grēka daba. Un Romiešiem 3. nodaļa 21. pantā ir teikts, bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Un tā mēs varam tagad stāvēt Dieva priekšā taisni, pareizās attiecībās ar Dievu, it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Attīrīti un tīri Dieva acīs, neievērojot bauslību. Un tas uz šodien dara dusmīgus reliģiozus cilvēkus. Visa vecā derība un pravieši norāda uz šo taisnību. Tā bija nākotnes ēna un pravietojumi līdz ar to. Tie, kas māc ievērot visu vecās derības bauslību, lai būtu pieņemami Dievam, tie vienkārši nesaprot vecās derības bauslības mērķi. Bauslība un pravieši liecina par taisnības atnākšanu Dieva žēlstībā caur ticību Jēzum Kristum. Bauslība bija tikai tāda īslaicīga parādība, kas norādīja uz to, kas būs nākotnē mūžīgi. Daudz cilvēku domā, ka bauslība ir dota, lai mēs pildītu un to darot būtu pareizās attiecībās ar Dievu. Tāda nav patiesība, tāds nav bauslības mērķis. Vēstule romiešiem 7. nodaļa, no 7. līdz 11. pantam. Kas no tā izriet, vai pati bauslība ir grēks? Nekādā ziņā nē, bet to gan varu teikt, es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības. Jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāri, ja bauslība nesacītu, tev nebūs iekārota. Bet grēks, šī baušļa ierosināts, modināja manī visāds iekārs, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet, kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīvs, bet es nomiru. Tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, man atnesa nāvi. Jo grēks, baušļa aizlieguma ierosināts, pievīla mani un ar to man atnesa nāvi. Bauslība atdzīvināja grēku, un tas sāk mūsos darboties pret mums. 1. korintiešiem 15:56 saka, nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bauslība mums nedeva spēku mūsu karā pret grēku. Tas deva spēku grēkot. Cilvēki domā, ka bauslība tika dota, lai iznīcinātu grēku. Tāda nav patiesība. 6. nodaļas 14. pants.
Vēstulē romiešiem saka, tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlstībai. Ja esat zem bauslības, grēks valda pār jums. Bauslība dod spēku grēkam, nevis spēku mums cīnīties ar grēku. Kāpēc? Tāpēc, ka grēks mūs jau ir uzvarējis. Pat, ja mēs ievērot 99 baušļus un grēkot pret vienu, tad esam vainīgi visā. Jo Jēkaba vēstule 2. nodaļas 10. pants saka, jo kas visu bauslību pildītu, bet grēkot pret vienu bausli, tas noziedzies pret visiem. Dieva acīs pat mazākais grēks viņam nav pieņemams. Dievs nepieņem tikai tos, kas labi tiek galā ar bauslības pildīšanu. Vai nu viss, vai nekas. Vai nu tu izpildi pilnīgi visu, vai nu tu atzīsti, ka tu to izdarīt nevar, un tev vajadzīgs glābējs. Tā kā mēs neviens neesam spējīgi izpildīt bauslību, tad grēks jau valda pār mums. Tie, kas saviem spēkiem grib tikt vaļā no grēkiem, karo ar sevi pašu un cieš zaudējumus, tāpēc, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Kas ir dievišķā godība? Tā ir Dieva klātbūtne. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības, to saka vēstulē romiešiem 3. nodaļas 23. pants. Visiem trūkst dievišķās godības. Bauslība mums tika dota, lai mēs vestu pie patiesības, ka mēs paši sevi izglābt nevaram. Dievs parādīja tiem cilvēkiem, kas par sevi domā, ka viņš labs cilvēks vai arī labāks par citiem, viņš tiem parādīja, kas ir īsts svētums. Viņš iedeva tādu standartu, kādu nevienam nav iespējams sasniegt. Bauslība tika iedota, lai parādītu, ka to izpildīt nav iespējams. Kā tikai mēs to apzināmies, tā mums ir vajadzīgs glābējs. Mēs saprotam, ka piedošana un žēlstība tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam nokļūt pareizās attiecībās ar Dievu. Dievs pacēla bauslības latiņu tik augstu, lai neviens to nevarētu aizsniegt. Tas bija izdarīts tāpēc, lai parādītu to, ka mēs paši sevi izglābt nevaram. 2. korintiešiem 3. nodaļa 6. un 9. pants. Kas mūs darīs spējīgi kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Jo, ja pazudināšanas kalpošanai bija spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Reliģija ir pilnīgi izkropļojusi šo patiesību. Tā piesauc cilvēks izpildīt bauslību, lai tie varētu nokļūt pareizās attiecībās ar Dievu. Tas nav iespējams. Vēstulē romiešiem 3. nodaļa 21. 22. pants saka, bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības. Ir 2 veidu taisnības. Taisnība, kas tiek sasniegta ar dzīvesveidu, pēc iespējām, tas ir pēc bauslības. Tā var dot iespējas labām attiecībām ar cilvēkiem un nedod iespēju sātana darbībai mūsu dzīvē, bet tā ir pilnīgi neefektīva, lai sasniegtu pareizas attiecības ar Dievu. Nav svarīgi, cik labi jums kaut kas izdodas, jūs tik un tā būsiet tālu no Dieva noteikumiem un standartiem.
bet taisnība, kas iziet no Dieva, ir pilnīga, svēta, bezgalīgi liela, salīdzinot ar jebkuru citu taisnību, kuru mēs paši varētu sasniegt saviem spēkiem. Nav svarīgi, cik tu esi reliģijos un svēts, mūsu dzīvēs visiem ir grēks, un mēs visi esam zaudējuši dievišķo godību. Dieva standarts, tas neesmu es, vai kāds cits, vai kāda reliģija, tas ir Jēzus. Neviens nevar sasniegt Jēzus standartus. Romiešiem 3. nodaļa 24. pants to saka, bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Nav nozīmes tam, vai tu esi labāks par citiem vai nē. Mums visiem ir vajadzīga Dieva taisnības žēlstība. Un tas ir par velti. Jūs nevarat apgalvot, ka esat tuvāk Dievam, un jums Dieva žēlstība nav tik daudz vajadzīga kā citiem, kas dzīvo varbūt lamājoties, dzerot, dusmojoties vai citādi grēkojot. Mums visiem ir vajadzīgs viens. Romiešiem 3, 28. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Žēlstību iegūstam tikai caur ticību. Romiešiem 3:31 saka, vai bauslība iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā ne. Mēs bauslību nostiprinām. Kāds var jautāt, kāpēc Dievs deva bauslību, ja jau glābšana tiek dota tikai žēlstībā? Cilvēki domā, ka Dievs deva likumu, lai to ievērojot, nopelnītu attiecības ar viņu, bet tās nav likuma mērķis, tās nav bauslības mērķis. Romiešiem 4.1 saka, ko lai sakām par savu ciltstēvu pēc miesas Ābrahāmu, kādu labumu viņš ir panācis. Daži domā, ka Ābrahāms tika taisnots par savu svēto dzīvi, bet Ābrahāma dzīvē bija nopietnas problēmas. Un Romiešiem 4. nodaļā ir teikts no 2. līdz 5. pantam, jo ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dievu priekšā, jo, ko saka raksti? Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, bet kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlstības, bet pēc nopelna. Kam darbu nav, bet kas tic tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Ābrahāms noticēja Dievam, un te pašā mirklī Dievu priekšā viņš bija taisnots. 1. Mūzes 15. nodaļā 6. pants saka, un Ābrahāms uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Romiešiem 4. nodaļa arī 3. pants par to saka, jo ko saka raksti? Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Dievam vajadzīga mūsu sirds. Romiešiem 4. nodaļa no 6. līdz 8. pantam. Tāpēc arī Dāvids teica svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem. Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedot un grēki apklāti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa grēku. Dāvidam Dievs atklāja par glābēju atnākšanu. Dieva vārds skaidri saka, ka pagātnes, tagadnes un nākotnes grēki būs iznīcināti. Dāvids vienkārši nožēloja grēkus Dieva priekšā, nepienesot nekādu upuri. Dāvids zināja, ka vecās derības bauslība ir tikai ēna, gaidāms glābējs.
Dāvids arī zināja, ka patiesībā Dievam vajadzīga viņa sirds. Ābrahāms tika nosaukts par taisnu 13 gadus pirms viņš tika apgaizīts. Tas norāda uz to, ka nekādi darbi nedara mūsu svētus. Ne ūdens kristības, ne svētais vakarēdiens, ne mūsu pašu svētums. Tas viss ir tikai blakus parādības mūsu attiecībās ar Dievu. Romiešiem 4. nodaļa 24. 25. pants saka, bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem. Viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Stāsts par Ābrahāmu uzrakstīts priekš mums. Viņš darīja nepareizas lietas, bet Dievs to taisnoja viņa ticības dēļ. Šajā piemērā mēs redzam, ka Dievs mūs mīl neatkarīgi no mūsu darbiem. Pareizas attiecības rodas caur ticību, bet Ābrahāma nepareizai rīcībai bija sekas. Tas, ka viņš 2 reizes sameloja par savu sievu ķēniņiem, un tas, ka viņš aizgāja pie Hagaras un tā palika stāvoklī. Un Ābrahāms bija precējies ar savu māsu no tēva puses. Un 1. Mūzes 20. nodaļā 12. pants saka, un patiešām viņa ir arī mana māsa, viņa ir mana tēva meita, bet nav manas mātes meita, un viņa ir kļuvusi mana sieva. Ja mēs skatāmies uz bauslību, tad Dievam Ābrahāmu vajadzēja nosist, jo 3. Mūzes grāmatā 18. nodaļa 29. pants saka, jo ik viens, kas kādu no šīm negantībām darīs, arī tās dvēseles, kas to darījušas, tās, lai tiek izdēldēts no savas tautas vidus. Ābrahāms bija nepilnīgs, bet Dievs nerīkojās pēc bauslības. Pāvils ar piemēru par Ābrahāmu parāda, ka evaņģēlijs tika sludināts kā ēna jau vecajā derībā. Un romiešiem 5. nodaļas 1. pants saka, tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Jūs redzat tikai caur Jēzu. Vienīgais ceļš, lai iegūtu mieru sirdī, ir jāsaprot šī patiesība. Visi, kam sirdī ir miers, ir piedzīvojuši atklāsmi par taisnošanu ticībā. Tā ir vienīgā iespēja būt saskaņā ar Dievu. Citādi mūsu glābšana gūstas uz mūsu pleciem. Tad cilvēks darīs gan šo, gan to un cerēs, ka ar to būs pietiekami labs Dievam. Nebūs miera, tāpēc, ka visu laiku vajadzēs kaut ko izpildīt. Tas ir pret to, ko teica Jēzus. Mateja evaņģēlijā 11. nodaļa 28. 29. pants saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jēzus teica, nāciet pie manis. Jūs paši nevarat sevi izglābt. Jūs mēģināt darīt to, kas nav jūsu spēkos. Nāciet pie manis, un es jums piedošu. Nāciet pie manis, un es jūs dziedināšu, atbrīvošu, došu jums pārticību, un tas viss manā žēlstībā un žēlsirdībā. Tā ir tāda satriecoša laba patiesība. Mēs varam būt mierā tikai caur Jēzu Kristu. Uzticēsimies Dievam un neturēsimies pie sevis, pie saviem priekšstatiem par Dievu. Skatīsimies rakstos.
un Romiešiem 5. nodaļas 1. un 2. pants saka: tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlstībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Jūs redzat, ka tā laimes sajūta, ko cilvēki meklē. Mēs teicam sevi laimīgus, vai jūs esat laimīgi, ka jūs esat glābti žēlstībā, nevis ar labiem darbiem. Mums ticībā taisnotiem, cik liela nozīme ir mūsu ticībai Jēzum Kristum, ka mēs ticam, ka vārds, kas teikts par viņu, ir patiesība, ka viņš mūs ir sameklējis, ka viņš mūs ir izglābis, nevis pēc tiem labiem darbiem. Mēs būtībā paši sev vienmēr liekamies ļoti labi. Nu, tie citi ir tie, kas ir lielāki grēcinieki. Nesalīdzināt, mums nav ar ko salīdzināt, kā tikai ar Jēzu, jo viņš ir glābējs. Un Dievs savā žēlstībā mūs ir izglābis uz mūžīgiem laikiem. Un paldies Dievam viņam par šo žēlstību. Un šodien bija 2. stunda. Mēs runāsim vēl arī nākošreiz. Un paldies, ka klausījāties. Pēc nedēļas atkal tiekamies un turpināsim mācīties.